Līdz ar Ķīnas ekonomikas attīstību un Ķīnas starptautisko kontaktu paplašināšanos pasaulē strauji audzis pieprasījums pēc ķīniešu valodas studijām. Lai popularizētu ķīniešu valodu un Ķīnas kultūru, kopš 2004. gada daudz viet pasaulē nodibināts bezpēļņas sabiedriskās struktūras Konfūcija institūti. Latvijā Konfūcija institūts tika nodibināts 2011. gada 4. novembrī un vēl aizvien ir vienīgā Ķīnas Tautas Republikas pilnvarotā ķīniešu valodas un Ķīnas pētniecības iestāde Latvijā. Konfūcija institūts ir bezpēļņas izglītības organizācija, kuras dibināšanā dalību ņēmusi Latvijas Universitāte un Dienvidķīnas pedagoģiskā universitāte. Latvijas Universitātes Konfūcija institūta ķīniešu valodas apmācības notiek Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā un Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē. Savukārt Latvijas Universitātes Konfūcija institūta Konfūcija klases ir nodibināts Rīgas Kultūra vidusskolā un Daugavpils Universitātē. Ķīniešu valodas programma tiek īstenota Rēzeknes augstskolā un Rīgas 34. vidusskolā, kā arī Transporta un sakaru institūtā. Lai pilnvērtīgāk spētu apgūt un izprast ķīniešu valodu, ļoti svarīgi ir izzināt Ķīnas senās kultūras pirmsākumus, dzīves filozofiju, pārmantotās tradīcijas un rituālus. Tieši tādēļ Konfūcija institūta pasniedzēja izstrādātajā valodas nodarbību plānā līdztekus ķīniešu valodas apmācībai, tostarp ikdienā lietojamās leksikas un frāžu, kā arī hieroglifu rakstības apguvei, tiek veicināta arī Ķīnas kultūras apgūšana. Šajās nodarbībās notiek priekšlasījumi par Ķīnas vēsturu un pilsētām, par Ķīnā dzīvojošajām tautībām, tradicionālo mūziku un ierašām, par kaligrāfiju, ķīniešu aplikāciju izgatavošanas tradīciju. Par vienu no senākajām ķīniešu kultūras tradīcijām tiek uzskatīta tējas ceremonija. Lai iepazīstinātu Latvijā dzīvojošos cilvēkus ar Ķīnas tautas kultūru un paražām, brīvprātīgās ķīniešu valodas skolotājs no Ķīnas Tautas Republikas Čenas Jue un Dongfanga muzeja Cepures pasaule telpās dalījās savās zināšanās par tējas rašanās pirmsākumiem un demonstrēja tējas sagatavošanas un dzeršanas mākslu. I'm from China. My hometown the name is Tianjin. It's very close to the capital of the China, Beijing. Yeah, and I have already been here 2 years and 3 months already. Yeah, and be here just teaching Chinese, not only the language and also the culture part. I'm teacher of Confucius Institute at Latvia's university. But now I'm working in Liga Culture Secondary School. Yeah, I'm Chinese teacher there, and this is the 2nd year of my Chinese teaching. Until now, I have worked 1.5 years, in Liga, in this school. And about my students. It's kind of to describe. Most of the time, I'm very satisfied with what I'm doing now. Because like after 1 year, they can speak more and more Chinese, and they know more and more about China. I'm very happy. But sometimes, they are very naughty. During lesson, make me feel like drive me crazy. Because sometimes they are like, okay, I need mark, so I don't want to learn. It's like this, and don't give me homework. But they are students. They are teenagers. It makes sense, and I understand. But actually, in the world, I'm very happy with my work, and I'm very satisfied and very proud of my students. For me, I just focus on the students' pronunciation actually. I think because we are the Chinese teacher, we can do this part. We have this advantage to do this part. And by the way, we must learn to teach them some of the grammar and also the culture part. For example, the tea or for example the festival like that. But for me, I will just push them to learn the pronunciation very carefully, because when they just graduate or when they want to study by themselves, they have the
basic things, skill for pronounce the Chinese, and they can do other things by themselves, actually. This time actually it's the first time we are invited to give tea ceremony outside school. Actually, before we made a lot of times, but always in school. And this time, the staff of this museum invited us to be here. And this staff very lucky, graduate from Liga Culture Secondary School. And she wants to make a culture event about China, because actually last month it's Chinese New Year, and they want to show something about China because of Chinese New Year, and we discussed this date and we came here, and they just put an advertisement on website on Facebook, and so many people came here. We are surprised. Today I'm so happy to be here to share something about tea to you. And then and also today come with me and also my colleague Cheng Xue. We just work in the Confucius Institute. So today we'll talk some about tea. I have one question. So who knows how to pronounce the tea in Chinese? Who knows? You could guess. No? Yeah. Yeah, 非常好，非常好。Good. Yeah. As I know, in Russian they call it chai, right? And Latvian call it teya, right? Okay. I think the pronunciation is very similar. Because I think the China is the tea's hometown, and more countries people know this tea, and they will just use the name from China. Pati ideja par tējas ceremoniju radās vienai no mūsu kolēģiem, un tad es sāku domāt, kas varētu šo tējas ceremoniju mums sagatavot un visiem parādīt. Es savu laiku mācījos Japāņu valodas un kultūras vidusskolā, kas tagad ir Rīgas kultūra vidusskola, un ņemot vērā, ka tur māca ķīniešu valodu, gāju pie savas klases audzinātājs, kas mani iepazīstināja ar Dongfeng. Un tā es arī būtībā ar meitenēm iepazinos. Viņas bija ļoti atsaucīgas, ideja viņām patika. Un pats interesantākais moments bija tad, kad es atnācu pie viņām uz klasi. Man jau vairs pat prasīt nevajadzēja, vai viņas kaut ko vispār tādu dara un prot, jo viņām turpat uz galda arī stāvēja šie trauki priekš tējas ceremonijas. Līdz ar to tie jautājumi un momentā atkrita, vai viņām viss ir sagatavot, vai viņas ar saviem traukiem var atnākt un tad teikt, vai zina kaut ko par to ceremoniju, var viņu novadīt mūsu priekš mums. General history of tea is about 4,000 years ago. One of the ancient king named Shen Nong found the magical plants, because actually in the beginning time we used the tea as medicine, because when you feel tired or feel uncomfortable in your body, you can drink some tea to make you refreshed, and you will feel better when you drink some tea. Later, Chinese people, actually it's not drink tea, it's eat tea. Before we don't just put tea and pour some hot water. Actually 2,000 years ago, we eat tea. We just make the tea into very small pieces and put some salt, cinnamon, and nuts. Mix them and eat. The major kind of the tea is about 6. 6. And they are the green tea, white tea, yellow tea, oolong tea, and black tea and dark tea. It's 6. According to the different the producing process, how to make that in a different way to make that, so the tea type is different.
different tea, you should pay attention to temperature of the water. Water temperature affects the taste. It's different. Drink tea offers a lot of benefits. It can fresh the mind, clear the heat within the human body, and helps people lose weight. Please pay attention to these tips, which are beneficial to health as flow. The first one, drink it hot. Second one, don't drink too much strong tea. Do not drink when your stomach is empty, otherwise you will feel drunk. That is why today we just prepared some tea snack for you, and you could just eat them with the tea together. For the tea ceremony, of course, they have the rules. The first step, second step, yeah, and every step has their own meaning for it. But it's not means every Chinese people can do it, because it's someone already have this training and is so professional, and they can do that. Although we are not so professional, yeah. And then if I really want to see the professional performance, we could go to some tea house. Yeah, they just make tea for us and make us to taste the tea, and maybe also, by the way, to sell the tea. The Kung Fu tea is just in the Fujian area. Fujian is the southeast of China. Yeah, they make this tea, but different region, and they have different kinds of tea also. Now we use another one, tea bowl. Šajā gadījumā tiek izmantots tējas bļodiņa. There are three parts of tea bowl. The lid represents sky. Tas nav parasts tā bļodiņa. Viņa sastāv no 3 daļām. Pirmā ir vāks, kas simbolizē debesis. The holder represents land. Tāda kā apakštasīte simbolizē zemi. The bowl itself represents a human being. Savukārt pati bļoda simbolizē cilvēku. The tea bowl represents a good wish of Chinese people of harmony of sky, land, and human. Šie trauki simbolizē ķīniešu tiekšanos, vēlmi pēc harmonijas starp debesīm, zemi un cilvēku. Okay, now we pick up tea. Izrādās latvieši to sauc par melno tēju, bet Ķīnā to sauc par sarkano tēju. And the next, is there anyone found that there is a frog over there? And yeah, we call it as tea pet. Noteikti esat pamanījuši, ka te bez tējai paredzētajiem traukiem ir arī dzīvnieks, ja pareizāk sakot, varde. Un šī te varde tiek saukta par tējas, kā lai saka, ne gluži mājdzīvnieku, bet tāda tējas mīlu, ja tā var viņu nosaukt latviski. It's not just a decoration. We will use it later. Okay, now we are washing the tea. Tad tēja tiek nolieta. We can see Miss Dong poured the tea juice of washing tea on tea pad. Nu, tad tagad šo pirmo tēju mēs nevis dzersim, bet redzēsiet paši. Which will make this frog golden than before and makes this process more interesting. Jā, šī tēja tad padara pašu vardīti vēl zeltaināku tonīti nekā viņa ir, un tad padara šo procesu daudz interesantāku un aizraujošāku. Now the tea juice of second time is blended in a justice cup. Tad otrais tiek ievārīta tēja un pārlieta trauciņā. And then we use justice cup to divide tea for every guest. Un ar tās palīdzību tad katram viesim tiek ielieta tēja.
With this cup, every guest can taste the tea in the same concentration and flavor. So that's why we call this cup as Justice Cup. Un šeit krūzītei tāds tējas pasniegšanas traukam ir neparasts nosaukums. Viņu sauc par taisnīguma krūzīti, jo ar viņu servējot tēju, katrs viesis saņem tieši tādas pašas koncentrācijas tēju, kā visi principā. And the cup bottom be called as smelling cup for smell the fragrance of tea. Šī divu krūzīšu kombinācija, tā gareniskā, ir šī smaržojamā krūzīte, kas ļauj izsmaržot tēju. Un tad, kad tēja tiek lieta šajā smaržojamā krūzītē, viņa netiek pielieta pilna ar nolūku. Tiek atstāta brīva vieta, un caur šo brīvo vietu tiek izrādīta cieņa viesiem. Mani mīļi uzaicināja mana drauga draudzene, teica, ka ir jāiet obligāti uz tējas ceremoniju, ka ir ārkārtīgi atsaucīgi cilvēki un mīļi ir aicinājuši un vairāk kārt atgādinājuši, un tāpēc garās darba dienas esam šeit. Kā jums patika tas, ko redzējāt? Kas jūs pārsteidza? Pārsteidza tas, cik liela nozīme ir piešķirta kaut kādām niansēm, ja? Līdz pat pirkstu novietojumu pareizai ūdens temperatūrai, tiem rituāliem, kas cik pilnu kanniņu pieliet, cik reiz to visu pārlej, kurš ir smalkais smaržojamais trauciņš, kurš ir tējas baudīšanas trauciņš. Ir daudz dažādas interesantas nianses, protams. Ir krūzīte un vēl viena smaržojamā krūzīte, un viņu abi griež, to es nezināju. Vai tev pašai garšo tēja? Jā. Dzeru vakarā mājās kādreiz un arī no rīta dažreiz. Kas jūs tā uzrunāja, varbūt ieinteresēja īpaši? Tas viss, tas tāds smalkums, tāda precizitāte uz visu, tik ļoti smalkjotīgi un interesanti. Jo es uzreiz, kad atnācu, pamanīju, ka arī pirmā meitene, ko es ieraudzīju, kas stāvēja, mūs sagaidīja, viņa arī bija diezgan, es domāju, ķīniskas izcelsmes, man tas uzreiz bija wow. Viņam ļoti tādas izsmalcinātas kustības, tādas noslīpētas. Tas ar mani pārsteidza. Vai jūs paši mēģināsiet arī, varbūt kaut ko līdzīgi atkārtot? Es tikko konkursā uzvarēju to oolungu tēju, tā ka noteikti dzersim mājās. Es diezgan bieži dzeru tēju, man patīk garšo, patīk izbaudīt garšu. Параст вакарос vēlos. Понравилось, что это аутентичная китайская традиция, то есть от носителей. Было очень интересно, узнали много нового. Я знал, что такое чайная церемония, как она проводится, но какие-то нюансы я увидел, как порядок движений, направления, как держат чашки. То есть это было интересно и познавательно. Tea will be more important because it really has a long history. When we just born, since we were born, we just used to, this is tea, this is my part of my life, yeah. But for the tea ceremony, it's okay, not for everyone, but yeah. But sometimes when we drink the tea, we can just release all the pressure. We can feel we're so happy, not like the drugs like that. Yeah, it can just release yourself and to think some things when you drink the tea. Yeah, it has a good feel for that. So when the guests come, we must give them the tea to show
should show our just respect and to make them to feel always I'm just be welcome like that. Yeah. So the team, there's no reason. We just okay. This is the part of that. Yeah, we must do it. Accept that. Yeah. Never think the why to that. I really hope I could be here to do something for you and to introduce some of the Chinese culture to you and make you really like to learn the Chinese, like to know the Chinese. And in future, one day you could have the chance to go to China to experience by yourself. Gaidisim Yum China.